Kopš 2011. gada Siguldas slimnīcā fizioterapeiti strādā arī ar tādu metodu kā biofeedback, kas nozīmē, ar speciālu aparātu palīdzību cilvēkiem ir iespēja iemācīties darbināt muskuļus, kas dažādu slimību vai traumu dēļ nedarbojas pareizi. Kombinējot biofeedback ar citām slimnīcas rehabilitācijas nodaļā pieejamām metodēm, gūti atzīstami rezultāti, ārstējot urīnu un fēču nesaturēšanu, naktsienureiz bērniem. Biofeedback nodarbības nu jau gadu apmeklē arī Vita, kurai ir bērnu cerebrālā trieka. Cilvēkiem, kuriem pastāv tādas nopietnas diagnozes kā bērnu cerebrālā trieka, mēs arī spējam palīdzēt koriģēt šo muskuļu darbību. Tad mēs uzlīmējam elektrodus uz konkrēta muskuļa, kuru mēs gribam tā kā koriģēt, un tad šo muskuļu informāciju mēs varam redzēt ekrānā, līdz ar to cilvēkam ir vieglāk redzēt un saprast, kā muskulis darbojās. Aparāts ļauj ieraudzīt, kā muskuļi strādā, un ar tā palīdzību iespējams arī trenēties. Kreisā kāja mums strādā ar sarkano līkni, un labā kāja mums strādā ar zaļo līkni. Tad varam redzēt, ka vienai kājai muskuļu tonus ir stipri jau augstāks nekā otrai kājai. Ja? Un līdz ar to darbības rezultātā mēs varam arī panākt, lai tie tonusi nonormalizējās un ir abi divi pilnīgi vienādi. Un Vita var parādīt, kā viņai strādā abas divas kājas, paceļot uz augšu, vai līknītes iet uz augšu, vai neiet uz augšu. Tad līknītes mums arī iet uz augšu. Mēģina abas divas kājas reizē. Abas divas reizē. Reizē pacēl, jā, un nolaid lejā. Atbrīvo kājas. Atbrīvo, atbrīvo, atbrīvo. Un malacis. Vita stāsta, ka pirmo reizi nonākot šajā kabinetā bijusi visai skeptiski noskaņota. Bez tam pēc smagas operācijas viņai bijusi arī depresija. Tomēr fizioterapeite Zāne spējusi viņu iedvesmot darbam. Sākumā bija tā, ka es biju ļoti nomocīta no visiem vaivariem un tādām lietām. Un tad man bija tā, es negribu neko darīt, bet viņi to visu panāca. Tā kā mēs kopā esam piecēlušās no gultas, vienkārši no tāda līmeņa, ka pēc operācijas viss sāpēja, neko negribējās darīt. Tagad es laimīgi eju pie Zanes, un man ir prieks arī turpmākajai dienai. No tā, ko es saņemu no it kā tādas mazas un varbūt kādam nesvarīgas nodarbības, bet priekš manis tas daudz nozīmē. Un jau kopš nodarbības sākuma panākumi bijuši labi manāmi. Kad es sāku šeit nākt, es pamanīju tādus ikdienišķus sīkumus, kuros man jau veicās labāk. Un tad es arī sapratu, ka tas ir pateicoties feedbackam. Šeit es arī iemācījos tādas lietas, ko es iepriekš vispār nezināju, kā var izdarīt. Pieņemsim, to pašu vēduru ievilkt. Citiem liekas, ka tas ir ļoti vienkārši, bet tā nav. Tā kā arī muguru pie kušetes piespiest, jo iepriekš man tas neizdevās. Piecelties tas pats par sevi, tas bija sākumā, es nestāvēšu, man ir bail, nelaid vaļā. Tagad jau es varu noturēties, ja mani pietur pie 2 pirkstiem, tikai turos, tā kā ir progresējusi. Par labo pieredzi strādājot ar šo metodu stāsta arī 9-gadīgas meitenes māma. Bērns piedzima ar diagnozi spina bifida, kas ir mugurkaulu trauma. Nu jau izieta 3 biofeedback kursi un gūti labi panākumi. Meitenei ir uzlabojusies gaita, viņa var nostāvēt, ko viņa agrāk nevarēja izdarīt. Un, protams, kad arī ir atvieglināta iešana uz toaleti. Ir nostiprināts muskuls, ar kuru mēs pačurājam. Viņu var nostiprināt ar biofeedbacku, kas trūkla ir spēcīgāka, ka cilvēkam nevajag izmantot palīgi ierīces, lai nokārtotos. Ar biofeedbacku var panākt, ka cilvēks pats var aiziet uz toaleti. Māma atzīst, nodarbības ir fiziski diezgan grūtas, tomēr arī bērns pats jūt rezultātus, tāpēc vēlas darboties. Aparāts rāda tās darbības, ko tu esi izdarījis un kurš muskulis tev iepriekš nestrādāja. Aparāts var parādīt, ka viņš var strādāt. Bērns labprāt nāk uz tām nodarbībām. Tā kā ir priekšā biofeedbacks ir kā dators, kur parādās arī krāsaini stabiņi un darbības, kā video spēlē. Tad jā, bērns ir ieinteresēts, jo viņam gribas vēl vairāk un vairāk sasniegt.
Tā ir kā video spēle, kur viņš pats ar savu spēku var panākt rezultātu. Galvenais - metode bērniem ir patīkama, nesāpīga. Ja pieaugušajiem tiek izmantotas zondas, tad bērni strādā ar elektrodiem. Biofeedback Siguldas slimnīcā Lakstīgales ielā 13.